Pagājušajā pusnaktī notika pagrieziens un atbrīvotas svētības Dieva cilvēku dzīvēs. Milzīgs pagrieziena punkts. Dievs izgaismoja 2 nedēļas, kuras būs ļoti svarīgas, lai Dieva bērni atpūstos. Pēc šīm 2 nedēļām būs smagas instrukcijas no Dieva. Dievs jau ir uzrakstījis tavu ceļu, lietas, kas viņam ir priekš tevis. Pagājušajā pusnaktī, kad notika pagrieziena punkts, 21. decembrī, ieņēma vietu tavā dzīvē. Šis pagrieziena punkts ved tevi ārā no tavas tūkstneša sezonas. Tu beidzot ieiesi savā atjaunošanas sezonā, atlīdzības sezonā, nodrošinājuma sezonā. Pirms Dievs dod smago instrukciju, kas saistīts ar tavu nākamo uzdevumu, būs izliešanās, kas būs negaidītas dāvanas, iespējas, resursi, kas nāks no nekurienes, jo tu to negaidīji. Pat dzirdot no manis, tas būs negaidot, jo tas, kā tas notiks, būs negaidīti. Parādi nomaksāti, darba piedāvājuma iespējas, biznesa iespējas, skolas iespējas, resursi. Dievs sūtīs šīs lietas, lai uzturētu tevi šīs 2 nedēļas, līdz būs gatavs dot tev noteiktas instrukcijas. Dievs lietos cilvēkus, kuriem būs pamudinājums tev dot, palīdzēt un atbalstīt. Šis cilvēks var nebūt ar Dievu, bet Dievs to lietos tajā momentā, jo tajā momentā Dievs izlaiž savu garu uz šo cilvēku, un labvēlība tiek piešķirta tev. Tas ieņem vietu, un vēl viena lieta, kas ieņem vietu tavā dzīvē, ir publiska attaisnošana, nevainīguma pierādīšana, atjaunošana. Kara darbība nomirs, kas pabeidza testa sezonu. Pagrieziena punkts arī nozīmē, ka nepiedzīvosi tādu pašu tipa kara darbību, kādu iepriekš piedzīvoji, jo tava dzīve mainīsies. Kara darbība būs, bet nebūs smaga kā iepriekš. Attaisnošana ieņem vietu. Ļaunais tiks sodīts. Tie, kas tev uzbruka, vajāja, pagrieziena punkts, kas notika, tie atkāpās. Spriedums notika debesīs, kur tika pieņemts lēmums par tavām ilgām ciešanām un tam, kam gāja cauri, kas attiecas uz tavu attaisnošanu. Dievs nolēma par labu tev, kad tiesnesis sita ar tiesneša āmuru pa galdu, lai pasludinātu spriedumu, tas notika pagājušajā pusnaktī. Tu nāc ārā arī no izolācijas. Dievs tevi bija apslēpis. Tu nāksi ārā un lidosi kā taurenis. Dievs tevi parādīs. Tu būsi brīva, tu būsi tu pati. To, ko Dievs tevi ir apsolījis, tie tiks piepildīti. Šajās 2 nedēļās tev vajag atpūsties, jo būs instrukcijas, kas nesīs smagus resursus. Daudz kas notiks. Laulība, biznes, nākamie līmeņi, tava dzīve mainīsies. Šajās 2 nedēļās, kamēr Dievs tevi gatavo lielam izrāvienam, iespējām un durvis, kurās ieiesi, mainīs tavu dzīvi. Iespējas, kas nāks, cels tevi augstāk. Neviens ienaidnieks nespēja pieskarties tam, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Visu, ko tev vajag, tas nāks viegli, jo apsmiešana ir norimusi, jo Dievs ir notīrījis tavus ienaidniekus un ierobežojis, aizturējis, tie ir brīdināti, un tie brīdinājumi ir ņemti vērā, atkāpušies. Tāpēc, ejot pretī apsolījumam, būs daudz vieglāk, un tās instrukcijas, kas nāks, tev nebūs grūti tām paklausīt, jo neesi ierobežota, neesi apspiesta kā iepriekš. Ir laiks nākamajai nodaļai tavā dzīvē. Šīs 2 nākamās nedēļas tu būsi atbalstīta, negaidīti resursi.